Labdien, labdien! Šodien kopā dosimies uz mežu skatīties zvēru sacensības. Viņiem būs skriešanas sacensības. Skatīsimies, kurš būs 1., 2., 3., 4., 5. vai 6. Esi gatavs klausīties pasaku? Nu tad klausies! Saule tikko pacēlusies virs eglēm, un meža dzīvnieki viens pēc otra sanāk uz lielo notikumu – skriešanas sacensībām. 1. ieradās ēzis, kā jau tas, kurš no rīta pieceļās agri. 2. atskrēja vāverīte ar čiekuru rokās. 3. ierodās zaķis, lēkdams no prieka. 4. lapsa, lepni mirdzot savā oranžajā kažokā. 5. ierodas lācis, lēni, bet omulīgi, jo tikko bija pamodies. Un 6. pēlīte maziņa, bet ļoti drosmīga. Tagad mēs visi esam klāt, priecīgi iesaucās ezis. Varam sākt sacensības. Dzīvnieki nostājās pie starta līnijas. 1. skries pelīte, 2. vāvere, 3. ezis, 4. zaķis, 5. lapsa, bet 6. lācis noteica ezis, kurš bija galvenais tiesnesis. Uzmanību, gatavību, skrienam, un visi aizjoza pa meža taciņu. 1. izrāvās ezis, lai arī nebija tik ātrs, skrēja ar sirsnību un centību. 2. lēca vāvere ar visu čiekuru rokās. 3. teciņiem skrēja pelīte. 4. lēkšoja zaķis, kurš kustējās tik ātri kā vējš, un ātri vien visus apsteidza. Lapsa skrēja 5. skaisti un viegli, bet lācis soļoja pēdējais 6. Pēkšņi vāvere aizķērās aiz koka sapnes un nokrita. Viņas čiekurs aizripoja un kājiņa sāpēja. Lācis apstājās, paskatījās atpakaļ un teica, es tevi neatstāšu. Viņš palīdzēja vāverei piecelties un nesa viņu līdz uz pleca. Kamēr visi pārējie skrēja, lācis un vāveri turpināja kopā. Vāverei sēžot uz lāča pleca. Pie finiša līnijas jau redzams zaķis 1. aiz viņa 2. lapsa, 3. ezis, 4. pele, bet 5. vietā lācis ar vāveri uz pleca. Visi aplaudēja un priecājās. Ezis teica, šodien visi esat uzvarētāji, bet īpašu balvu saņem lācis un vāvere par draudzību, palīdzību un labestību. Lācis pasmaidīja, kad varu palīdzēt draugam, tad katra vieta ir laba. Un tā mežā valdīja prieks, jo dzīvnieki saprata, galvenais nav būt 1., bet būt labam un izpalīdzīgam. Tajā dienā dzīvnieki iemācījās ne tikai skaitīt un noteikt iegūtās vietas sacensībās, bet arī to, ka draudzība, godīgums un palīdzība ir visvērtīgākās uzvaras. Lūk tā! Atā, līdz nākamai reizei!